neticami. Manai mīļajai kūkotavai, kurā saimniekoju, nu jau 2 gadi. Šodien būs īsti kūkošanas svētki. Būs tikai kūkas, mazās saļās kūciņas, biezpienu pončiki, kur man atgādina bērnību, un, protams, būs īsta dzimšanas dienas torte. Tik labi kā šeit, es jūtos tikai mājās. Svaigi cepta maizīšu smarža man arī atgādina mājas. Un mājās radīt svētkus ir vispatīkamāk, un tam nemaz nevajag daudz. Daba pati visu pasaka priekšā. Un tas uzreiz kļūst par mazu piedzīvojumu. Šodien gatavošu pikantās kūciņas ar šķiņķa krēmu, biezpienu pončiks no saulainās bērnības un nosapņoto pistāciju kūku savējiem. Mana izsapņotā kūka sastāvēs no pistācijām, mandeļu miltiem, nedaudz kartupeļu cietas un olām. Es gatavošu šo biskvītu bez kviešu miltiem, lai arī šo kūku varētu ēst tie cilvēki, kuri nevar ēst miltu izstrādājumus. Vispirms es ieslēgšu krāsni uz 180 grādiem. Kamēr krāsniņa silst, samalšu pistācijas. Es iegādājos zaļās pistācijas bez miziņām. Tām sāls nav pievienots. Pistācijas ņemšu aptuveni 200 gramus. Pistācijas jāsamaļ pēc iespējas smalkāk, jo tās jau arī mums daļai būs miltu vietā. Bet cik man mājās nav svaru, tad es ņemšu 7 ēdamkarotes pistācijas. Un tad pievienošu 10 ēdamkarotes mandeļu miltus. Mandeļu milti tiek gatavoti no mandelēm, kuras ir izmērcētas un kurām ir noņemtas miziņas. Pēc tam tās tiek izkautētas un tad samaltas miltos. Lai biskvīti labāk turētos kopā, tad pievienošu 1 ēdamkaroti cieti un šķipsniņu cepamā pulvera. Varbūt vēl otru. Cepamais pulvers padara kūku gaisīgāku. Tagad es to tā kārtīgi izmaisu, lai sajaucās gan pistācijas, gan mandeļu milti. Izkausēšu sviestu, aptuveni 130 gramus. Šim biskvītam izmantošu kausētu sviestu, lai tas vieglāk iejauktos masā. Un tagad atliek uzpatot olas ar cukuru. Ņemšu 6 olas un tikpat daudz ēdamkarotes cukuru. Gatavojot pistāciju biskvītu, olas var arī sadalīt, putojot atsevišķi gan zeltainumu, gan baltumu. Bet es šoreiz putošu kopā baltumu ar zeltainumu. Es ņemu 6 ēdamkarotes cukura. Tagad es viņus putošu. Olas putoju, kamēr ir izkusis cukurs, lai masa ir apjomīga un pufīga. Ir dubultojies apjoms, un tagad lēnām iejaukšu riekstus.
tik zaļš. Pievienošu sviestu, izkausēto. Biskvītus jau var gatavot dažādus. Gan ar riekstiem, gan vienkārši ar olām un kviešu miltiem. Var pievienot sviestu, kā arī tikpat labi to var nepievienot. Riekstu biskvīts, kuram ir pievienots arī sviests, viņš nebūs tik gaisīgs kā ar olām un miltiem gatavotais biskvīts. Šo garšīgo masu liešu ietaukotā pannā. Pistācijas izvēlējos arī tāpēc, lai biskvīts izskatītos interesantākās krāsās, lai tas nebūtu tāds vienkārši gaišs. Un, protams, arī pistācijas dod ļoti, ļoti labu garšu, bagātīgu. Cepšu aptuveni 40 minūtes, 180 grādos. Kūkai gatavošu apelsīnu krēmu, kurš ir jākarsē ūdens peldē. Lai tas nepiedegtu, tad vispirms uzkarsēšu saldo krējumu un pa to laiku sajaukšu olu dzeltenumus ar pūdercukuru, nedaudz kartupeļu cieti un apelsīnu sulu. Vispirms karsēju saldo krējumu 600 gramus. Man būs nepieciešami 12 olu dzeltenumu. Visgaršīgākais krēms, protams, sanāk no lauku olām. Tām ir savādāks dzeltenums, arī garša ir savādāka. Olu dzeltenumiem pievienoju 8 ēdamkarotes pūdercukuru. Un, lai krēms labāk turētos kopā, pievienošu kartupeļu cieti 3 ēdamkarotes ar kaudzi. To visu kārtīgi samaisu. Vārītam krēmam jau arī drusku liek kartupeļu cieti. Tad krēmam man vēl būs vajadzīga apelsīnu sula un pašās beigās apelsīnu liķieres. Pievienoju 200 gramus apelsīnu sulu. Un tagad es to liešu tajā saldajā krēmā. Saldais krēms būs uzkarsts. Maisīšu, kamēr krēms būs gatavs. Jūs pa to laiku varat padarīt ko citu. Pēc mirkļa parādīšu jums, kā top sāļais biskvīts un šķiņķa krēms.